Labvakar! Šodien mēs turpināsim mūsu katehēzes sarunu, un tā tad jau pēc skaita tā būs laikam vai 9. vai 10. Katrā ziņā pēc tēmas ir ticības apliecībā mēs esam, un ir 3. artikuls. Pagājušā reizē mēs pirmos 2 izrunājām, un turpināsim to šodien, un pabeigsim ticības apliecību, varbūt vēl arī varēsim par lūgšanu. Šodien skatīsimies, bet iesāksim tātad ar mūsu lūgšanu un droši skaitiet līdzi tos vārdus. Tas nekas, ka izklausās sākumā varbūt tā mehāniski, bet man šodien bija tādas domas par lūgšanu. Kādreiz tā mehāniskā un formālā lūgšana, protams, viņa nav laba, ja viņu vienīgo pazīst, ja? Bet bieži vien, lai iemācītos lūgties un sevi ietrenētu kaut kādā tādā, kā lai saka, sliedē, lūgšanu sliedē, iet vai braukt, pirmā lieta jau ir vajadzīgs pie tā pierast. Un ja mēs tikai klausāmies, ko mēs jūtam un kā tur, cik tas ir ļoti vai ne ļoti sirsnīgi un tur vērtējam briesmīgi, tad pirmajā brīdī mums likties šausmīgi formāli tas viss un mehāniski. Un, protams, tajā nevajag iegrimt kā kādā grāvī, bet atkal, ja mēs metīsimies otrā grāvī un meklēsim momentā un uzreiz tādu milzīgu sirsnību un kā saka, kā kusīsim Dieva priekšā lūgšanā, mēs to uzreiz neatradīsim. Ja vienīgi kādreiz lielas bēdas uznāk dzīvē, tad gan tā ir, ka mēs pēc Dieva meklējam, pēc palīga, pēc, kā saka, pasargāšanas lielās briesmās, piemēram, tur jau mēs kūstam Dieva priekšā, protams. Bet tādā ikdienā, lai ieradums mums būtu, izveidotos un mēs viņu uzturētu, Dievu lūgt, tad parasti jau mums ir jāiesāk ar tīri tādu ļoti piezemētu lūgšanas tādu izjūtu un katrā ziņā par to nevajag uztraukties. Ja tas nodoms ir tiešām tāds svētīgs un labs, tiešām ar Dievu vienoties. Un kas ir tas būtiskākais tajā visā. Un lūdzoties arī lūgšanas, kas ir varbūt sākumā vārdi ārpus mums, protams, svarīgi, kas tie ir par vārdiem, bet mūsu Tēvs un ticības apliecība tie ir mūsu lūgšanas pamat vārdi, faktiski, uz ko pārējais viss arī ir būvēts. Un līdz ar to tad pie šiem vārdiem pierast ir labi, viņus iegaumēt ir vēl labāk, vai ne, jo tad viņus neviens mums nevar ne atņemt, ne arī, tā saka, iemācīt varbūt kaut kādā citādā veidā. Un tad mums vienīgi atliek apdomāt šos vārdus un mācīties, ko tie nozīmē savā tādā saturā. Ja? Un to mēs arī tādā ievada veidā katehēzē daram, gan baušļus, gan ticības apliecību, gan lūgšanu, gan sakramentus satura ziņā arī tādu ievadu daram. Un maziņš ievads lūgšanai, un tālāk turpināsim ievadu mūsu katehēzes sarunai par ticības apliecību. Lūgsim. Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Gods lai Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Es ticu uz Dievu,
Tēvu visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no Jānavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Mēs tev pateicamies, mīļais debes Tēvs, ka līdz šim brīdim tu mūs esi žēlīgi vadījis un sargājis Jēzu Kristu, mūsu pestītājā, lai dot atkal mums šo ticības dāvanu, nebeidzam, lai mēs to varētu saņemt ikdienas. Caur taviem vārdiem, arī sakramentiem, un tavu svētību lūdzamies šī vakara sarunai par ticības patiesībām, par tavu svēto garu, ko liecinājām paticības apliecībā, un svētīkums, lai to iegaumējam, lai to arī lielās līnijās izprotam, tā lai varam uz šīs ticības arī būvēt savu laimi. Gan šī pasaulē, gan arī tajā, kura nāk, kura mums ir apsolīta, jau ar uzvarētu nāvi un grēku, kas ir tās vara. Vārdi mūsu kungs un māci mums tavu vārdu arī ne tikai saprast, bet arī piepildīt. Caur tavu dēlu Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Tā, tad turpināsim mūsu katehēzes sarunas. Un, kā jau jūs zināt, mēs esam izrunājuši ticības apliecībā 1. un 2. artikulu par radīšanu un par pestīšanu, atlicis 3. par svētdarīšanu, un tas ir saistīts ar Dieva svētā gara personu. Ja? Tātad es ticu uz svēto garu. Un pie svētā gara mēs varam sacīt, ar svēto garu faktiski mēs esam pazīstami, pirms mēs esam ar viņu pazīstami. Tā jocīgi izklausās varbūt, ja? Bet kāpēc? Tāpēc, ka svētais gars ir tas, kurš mūs ved pie Jēzus Kristus, mūsu pestītāja, kurš mums sniedz ticību uz viņu. Un, ja mēs ticam uz Jēzu Kristu, mūsu pestītāju, tas nozīmē, ka svētais gars dara pie mums savu darbu. Un mēs to saprotam vēlāk. Pēc tam, kad viņš savu darbu turpina darīt, ir iesācis jau, ja? Bet tad, kad viņš iesāk, tad mēs vēl nezinām to. Katrā ziņā līdzīgi kā tagad mēs piedzimstam, mēs nezinām, ka mēs esam piedzimuši. Un līdz kādiem 3 gadiņiem apmēram pirmie dzīves gadi mūsu atmiņā nepaliek. Mēs nezinām. Ja? Mēs pēc bildītēm, pēc vecāku stāstītā varam to visu, kā saka, redzēt un uzzināt, bet paši mēs atceramies sevi jau, kā saka, ar lietām, ko mēs darām, ko mēs esam sapratuši un kas ir noticis un bijis ar mums, ne agrāk par 3 gadiem. Tā vismaz kopumā, vismaz pārsvarā. Vismaz es par sevi to varu teikt, 4 gadiņi noteikti, varbūt tie bija 3 gadiņi, kad es atceros sevi, kaut kādas epizodes. Un mana tā senākā epizode bija tāda sajūta, mana vecai mammai laukos bija
bija kaķīts. Un es šodien pieaudzis, un no tā laika es to tā esmu, iegaumējis, tā pieredze man tāda ir saglabājusies, ka tas kaķītis bija vismaz puse no manis. Tā sajūta līmenī, vai ne? Tas nozīmē, ka es biju mazs augumā. Un tas kaķītis, kā jau kaķītis, kaķīši nemēdz būt milzeņi tādi vismaz ne ar ko tas neatšķīrās no citiem. Cik tur bildēs pēc tam var redzēt un tā, bet man bija tas priekšstats. Un viņš ir saglabājies man pilnīgi atmiņā, ka viņš bija tāds riktīgs, ja ne teļa, tad kārtīga suņa lielumā, vilka, teiksim, tādā kaut kur. Vilku suņa lielumā vismaz. Un tas, kā saka, tāda pieredze, ja? Un svētā gara pieredze faktiski arī mums ir līdzīga ne pēc kā saka, attēliem, kādu es šobrīd, kā saka, esmu devis jums no savas bērnības, bet pēc tā, ka tā notiek, ka pirms mēs kaut ko aptveram, pirms mēs kaut ko apjēdzam un apzināmies, svētais gars jau ar mums darbojās. Tāpat kā vecāki ar mums un citi darbojās, pirms mēs to apzināmies. Lūk, svētā gara darbs iet pa priekšu, ja? Viņš iet mums pa priekšu ticības ceļā, un viņš mūs ved pie Jēzus Kristus. Ja mūsu ticības ceļš saistās pie Jēzus ar Jēzu Kristu un aizved pie Jēzus Kristus, ja mūsu ticības ceļš ir Kristus ceļš, ja, tad tas ir svētais gars, kas mūs ir vadījis un vada. Ja mūsu ticības ceļš, ja, ticība jau varbūt ne tikai kristīgā ticība, ja mūsu ticības ceļš neved pie Kristus, tad mums ir pamatotas aizdomas, ka tas nav svētais gars, kas mūs vada. Tā var būt mūsu pašu izpratne, ja, par lietām, jo cilvēki jau ir ticīgi, viņi bez ticības nevar dzīvot. Katrā ziņā mēs visi ticam, piemēram, ka rīt būs jauna diena, vai ka pēc ziemas būs pavasaris un pēc pavasara vasara un tā tālāk. Un daudzas lietas tādā veidā mēs zinām, mēs ticam, jeb vārds ticība vairāk saistās ar uzticēšanos, ja, tādu paļaušanos, un nevis tāpēc, ka tev negribētos neko darīt un tu būtu slings, ja? Bet tāpēc, ka tu zini, vienkārši ir pieredze, vai ne? Sarežģītā ir tad, kad nav pieredzes, un vajag uzticēties kādam, kurš tev kaut ko māca, skolā, piemēram, skolotāji, vai ne, vai teiksim, amata prasmes apgūstot. Tu vēl neaptver visas lietas, ja, kuras tu apgūsi. Citi ir aptvēruši, saprot, zina, ja, un tādā efektīvākā veidā spēj dot, nekā cilvēks pats spēj viņas saņemt, ja, iegūt. Vārds sakot, tādā veidā arī mēs ticību, ja, piedzīvojam, arī nerunājot vispār pat par Dievu, ja, pat uzticību, ja, pat par Dievu nerunājot. Mēs, kā saka, par uzticību mēs varam runāt starp cilvēkiem. Jo vairāk, protams, ja Dieva vārds, svētie sakramenti ir tie līdzekļi, ko Dievs ir devis, lai tātad mēs iepazītu Dievu. Tādā veidā Dievs nāk pie mums caur savu vārdu un sakramentiem. Un svētais gars ir tas, kurš pievērš mūs Dieva vārdiem un sakramentiem. Ja? Dieva vārdi tie saistās ar Jēzu Kristu, vai ne? Kurš pats Jāņa evaņģēlijas sākumā ir saukts par Dieva vārdu. Jāņa evaņģēlijas tā arī iesākās, un tur ir teikts, iesākumā bija vārds, vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Caur viņu viss ir radies,
caur šo vārdu, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Ja? Dievs, vai citiem vārdiem, viņš radīja caur vārdu, viņš sacīja, lai top, un tad viņš sauca vārdā, kam bija jātop, un tas tapa. Ja? Un tad Jāņa evaņģēlijā, mazliet uz priekšu dažus pantus mēs lasām, un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Ja? Tātad Dieva vārds, Dievs dēls, arī par Dieva vārdu tiek saukts, ja? Viņš tapa cilvēks, iemiesojās tātad, ja? Un dzīvoja, mājoja mūsu vidū. Tātad starp mums dzīvoja kā cilvēks, un mēs zinām, viņš tika krustā sists, viņš mira, viņš arī augšām cēlās 3. dienā un uzkāpa debesīs, ja, un sēž pie tēva labās rokas, kā mēs ticības apliecībā sakam, un atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Vārdu sakot, Jēzus Kristus. Ja? Un lūk, Svētais Gars ir tas, kurš mūs vada pie šādas ticības uz Jēzu Kristu. Viņš visu draudzi, visu baznīcu ir vadījis, viņš ir vadījis apustuļus, viņš ir vadījis arī visas turpmāko paudžu ļaudas, līdz pat mums baznīcā, lai šo te vēsti par grēku piedošanu Jēzu Kristu un šo ticību, ja, uz Jēzu Kristu arī mums sniegtu kā dāvanu. Un tāpēc arī šeit paskaidrojumā, ja, ko mēs lasām mazajā katehismā par Svēto Garu un svētdarīšanu, ir rakstīts, ka, lūk, to sacīdams, es ticu, ka es ar savu paša spēku un prātu nevaru uz Jēzu Kristu savu kungu ticēt, nec pie viņa nākt. Bet Svētais Gars ar evaņģēliju, tas ir labo, priecīgo vēsti par grēku piedošanu, ar evaņģēliju man ir aicinājis, ar savām dāvanām apgaismojis, svētdarījis un uzturējis patiesajā ticībā. Mani. Tāpat kā visu citu draudzi, visus citus kristiešus, ja? Virs zemes viņš aicina, viņš pulcina, tātad dievkalpojums, ja? Apgaismo ar Dievu vārdu, ticībā, svētdara, dot Kristus svētumu dāvina cilvēkiem, ja? Un tādā veidā pie Jēzus Kristus Svētais Gars mūs uztur vienīgajā patiesajā ticībā. Jā, kristīgā ticība pretendē uz to, ka viņa ir vienīgā patiesā. Visas pārējās ticības, viņas ir cilvēku izdomātas. Vai arī ļauno garu iedvestas. Ja, kas gan ļoti bieži ir viens un tas pats, tuvu tam katrā ziņā. Ja? Jo tas, kas nenāk no Dieva, tas ir grēcīgs šajā pasaulē. Vai tas būtu caur kritušajiem eņģeļiem nācis mūsu prātā, vai sabiedrībā, teiksim, plašākās cilvēku masās, vai arī cilvēku pašu starpā, teiksim, kaut kas ir izdomāts, ne uzreizes zemē metams un galīgi slikts, bet grēcīgs. Un tas nozīmē sabojāts un nepastāvīgs, ja, kas nav tas sacīt no Dieva un svēts un tīrs savā būtībā. Līdz galam vismaz noteikti. Ja. Nu tā. Un tātad Svētais Gars uztur Jēzus Kristus ticībā cilvēkus. Un arī tālāk mēs tur sakām, ka mēs ticam, es ticu, vai mēs ticam uz kristīgu baznīcu un svēto sadraudzi. Tātad šajā kristīgajā baznīcā un svēto sadraudzē Svētais Gars mūs ieaicina. Aicina ārā no šīs pasaules sabiedrības, ja? Kaut gan mēs arī tai piederam, ja? un dzīvojam pasaulē, kā visi cilvēki dzīvo šajā pasaulē savu mūžu nodzīvo, vai ne? Bet Svētais Gars mūs tādā īpašā kopībā ir aicinājis, viņš ir darījis mūs par Kristus ticīgajiem, ja? Par kristiešiem. Vārds kristietis un Kristus, ja? Tas ir tas pats vārds, tikai vārds Kristus tātad ir Dievs dēls, miesā nākušais, ja? Un augšām cēlušais.
un pie Dieva labās rokas, kas par visām lietām valda. Kristieši, ja, ir tie, kas viņam seko, tie, kas viņu mīl, tā, tas visaptverošākais vārds būtu. Bet, protams, viņi viņam klausa, viņi viņu piesauc, viņi pateicās viņam, vārds sakot, viss, ko, teiksim, attiecībā uz Dievu mīlestībā tu vari teikt un darīt un domāt, arī kristieši to dara, saka un domā. Ja? Lūk, un tātad Svētais Gars mūs uztur šajā vienīgajā patiesajā ticībā. Viņš to dara ar Dieva vārda sludināšanu baznīcā, draudzē un sakramentiem. Ja? Vai tā būtu kristība, ko mēs vienreiz mūžā saņemam, ja? Un tad uz grēksūdze, kur mēs apgrēkojušies, atgriežamies atpakaļ pie kristības dāvanas, lai mūsu grēki tiktu piedoti, ja? Nožēlojam, lūdzam pēc piedošana. Vai tas būtu altāra sakraments, Kristus patiesā miesa un asinis zem maizes un vīna zīmēm, ja? Kur patiešām pats Kristus ir apsolījis un viņš nāk pie mums, un šī grēku piedošana mums ir ne tikai tāda intelektuāla un vārdos izteikta lieta, ja, bet arī apstiprināta un sniegta tādā, varbūt diezgan noslēpumainā veidā, bet caur to ļoti pieejamā. Ja, kādā veidā, teiksim, ar maizi un vīnu Kristus nāk mūsos, kad mēs šo maizi un vīnu altāra sakramentā baudām. Tas ir noslēpums, vai ne? Mēs to nevaram nec izskaidrot, nec kaut kādā veidā izstāstīt, kā tas notiek. Un tā. Mēs zinām, kāpēc. Tāpēc, ka Kristus to ir iestādījis, iedibinājis, ir arī novēlējis saviem apustuļiem un visiem saviem mācekļiem svinēt svēto dievgaldu, ja, līdz viņš atkal nāks, sviniet to daudzkārt, viņš to vēl uzsver. Ja. Un tad mēs arī katrā dievkalpojumā arī to darām. Ja tas nav vienkārši tāds svētbrīdis vai dievvvārdu liturģija vienkārši, ja. Ja ir dievkalpojums, tad parasti arī ir šis altāra sakraments. Viņš tiek iestādīts, viņš tiek arī izdalīts pēc Kristus pavēles un apsolījuma. Un viņš pats nāk, un viņu pašu mēs saņemam zem šīm maizes un vīna zīmēm. Un tāpēc iepriekš teiktais un šis tikko sacītais ir iemesls, kāpēc mēs steidzamies uz dievkalpojumu, kāpēc mums tas dievkalpojums ir vajadzīgs, ja? Lai mēs turētos pie Kristus ticības. Jo, ja mēs neturamies pie Dieva vārdiem, kas pirmkārt jau dievkalpojumā tiek lasīti, sludināti, mācīti, ja? Ja mēs paliekam tikai savās domās par Dieva vārdu, tad mēs no tā novēršamies, ja? Bet ja mēs uzklausām Dieva vārdu un baudām svētos sakramentus, ja, dievkalpojumā, tad mūsu ticībā mēs katreiz kaut ko uzņemam, pašu Kristu, protams, ja, un arī no Dieva vārda kādu teiksim, padomu, kādu aizrādījumu vai rājienu arī, ja, un arī, kas pats galvenais, iegūstam to apstiprinājumu katru reizi un apsolījumu, ka Dievs patiešām ir mūsu debesu tēvs, kurš mīl mūs pāri visām lietām, jā, un ka Jēzus Kristus ir mūsu pestītājs no tēva sūtītais un kļuvušais, vai ne? Un svētais gars, kurš mums dots, kurš tad mūs pie Kristus, mūsu pestītāja vienmēr un visur vada, vai arī atgriež, ja mēs esam, teiksim, iekrituši kādos grēkos, jā. Ja mēs domājam, piemēram, par to, ka mums jālūdz piedošana, ka mums jāatgriežas pie Dieva, ko nu tagad darīt, sirdsapziņas pārmetumi, ja? Ka tu kādam esi kaut ko vai samelojis, vai kādam kaut ko nodarījis pāri viņam zināmā vai nezināmā veidā. Jebko, ja? Sirdsapziņa runā, vai ne? Un savā ziņā svētais gars šo sirdsapziņu dara arī
jūtīgu. Ja? Sirdsapziņa mūsos ir kļuvusi nejūtīga, kopš cilvēki ir atkrituši no Dieva, un arvien nejūtīgāka paliek. Bet tad, kad cilvēks nāk un atgriežas pie Dieva, ja, viņš kļūst par Dieva bērnu, kristīts un turās pie Dieva vārdiem un sakramentiem, tad šī te sirdsapziņa atkal kļūst jūtīga. Viņa nav Dieva vārds tādā tiešā veidā, ja, bet viņa, uztver, protams, Dieva vārdu, un viņa kļūst nemierīga tad, kad tu Dieva vārdu, teiksim, necieni vai neklausi, ja, un tas ir ļoti labi. Tas nozīmē, ka svētais gars ar tevi darbojās, svētais gars tevi māca, arī mudina uz kaut ko, jā, šajā gadījumā visvairāk jau grēkus atzīt un nožēlot, un arī lūgt piedošanu, gan cilvēkiem, gan Dievam. Un mēs varētu domāt, ja, ka, piemēram, vecāku iemācītais daudzi bērni, viņi ir iemācījušies no bērnības, ja tu esi nodarījis otram pāri, palūdz piedošanu. Tā ir dziļi kristīgs padoms un mācība. Un es domāju, ka lielākā daļa vecāku jau to saviem bērniem tā iemāca un arī ierāda ar savu piemēru. Ja? Un tādā veidā tad arī mēs ieraugam, no kurienes, ja, tā saknīte, ne, kas mūs tagad aizved pie tā koka, kas ir pamudinājums uz grēku sūdzi, ja, uz, grēku apzināšanos un piedošanas lūgšanu, jā, gan Dieva priekšā, gan arī pie cilvēkiem. Ja. Tie ir svēto rakstu vārdi, tā ir dievišķā mācība, un mēs šobrīd viņu apgūstam tādā vienkāršā un veidā, kurā mums to vienkārši turēt, ja, un īstenot savā dzīvē. Vārdu sakot, jā, un kristīgajā draudzē, ja, tad svētais gars mūs vada pie Kristus ticības, un kristīgajā draudzē viņš mūs ieved un padara par tās dalībniekiem. Un Mārtiņš Luters tālāk skaidrojot saka, šī kristīgajā draudzē svētais gars man un visiem ticīgajiem ikdienas bagātīgi piedod visus grēkus. Un pastarajā dienā uzmodinās mani un visus mirušos un dos man līdz ar visiem uz Kristu ticīgajiem mūžīgu dzīvošanu. Ja, patiesi tas tā ir. Lūk, tādā veidā īsi mēs paskaidrojam un saprotam svēto garu, ko viņš dara, varbūt tas būtu vairāk, kas viņš ir. Mēs vienkārši sacīsim līdzīgi kā pārējās svētās trīsvienības personas, ja, Tēvs un Dēls un svētais gars ir dievišķā persona. Un līdz ar Tēvu un Dēlu arī svētais gars ir Dievs, patiesas Dievs, un, šajā vienībā, svētajā trīsvienībā arī pielūdzams un godājams līdz ar Tēvu un Dēlu. Ja? Tātad svētais gars ir patiesas Dievs un patiesas kungs, kā mēs Atanāzija vai neticības apliecībā lasījām pašā sākumā, un viņš arī pie radīšanas, es jau pieminēju sākumā šodien, ka Dievs dēls, jeb Dieva vārds, ja, ir bijis pie radīšanas, tā arī svētais gars ir bijis pie radīšanas pašā iesākumā, vecajā derībā, kur ir radīšanas notikumi aprakstīti.
tur ir sacīts, ka svētais gars arī pieminēts, ja Dieva gars, tur dažādi vārdi dažādos tulkojumos tiek lietoti, bet svētais gars, kā bija virs ūdeņiem, ja, un tur ar kustību saistīta tā lieta bija. Svētais gars, krievu tulkojumā, ja latviskojam, tur varētu pateikt, viņš nesājās pār ūdeņiem, tā kā, ja. Var sakot, reāli šis Dieva gars ir arī minēts, vai ne, un arī tad to trīsvienības atklāsmi jaunās derības gaismā redzēdami mēs varam to ieraudzīt arī pie jau radīšanas notikumiem, kas ir stipri pirms, ja, pasaulē Dievs savā trīsvienībā atklājās tā, kā mēs to baznīcā drīkstam mācīt, balstoties uz svēto rakstu vārdiem, jo īpaši jaunās derības un paša Dieva dēla Jēzus Kristus sacīto. Jā. Svētais gars ir tas, kurš ir iedvesmojis un bijis ar praviešiem un apustuļiem, kuri savukārt ir uzrakstījuši svēto rakstu grāmatas, ja, no kurām mēs iegūstam baušļus, no kurām mēs iegūstam arī ticības apliecības šo apkopojumu, ja, viņš tādā veidā nav svētajos rakstos atrodams nolīdz, ja, bet no svēto rakstu mācības un paša Kristus baznīcas pieredzes arī mēs par trīsvienību un arī par svēto garu daudz ko uzzinām, un lūk, tad arī šīs lietas, mūsos tiek ar ticību no Dieva dāvinātas un sniegtas mums. Dievs caur svēto garu darbojās savu svēto gribu neatkarīgi ne no viena, arī no mums neatkarīgi. Mūsu lūkšanas, piemēram, ja, vai jebkuri citi darbi, rīcība, ko mēs darītu, ja, viņi neietekmē Dievu. Dievs pats mūs mīl, un Dievs pats mūs grib glābt un svēt darīt, tātad Jēzu Kristu un svētajā garā, un mūsu lūkšanās, ja, mēs viņu piesaucot, svēto trīsvienību, tātad mēs apliecinām un pateicamies, ja, to, kas ir noticis pirms mums, ja, un notiek pirms mēs to saprotam un pirms mēs to varam konstatēt. Ja. Dievs mūs mīl, tas iet stipri tālu priekšā mums, ja, Dieva mīlestība. Un līdz ar to mēs viņu uztveram ar, kā saka, tādu pamatīgu aizturi. Ja. Un tas nozīmē, ka mēs nekādā veidā nevaram Dievam iet pa priekšu vai ar savām lūkšanām, vai ar kaut ko izdarīt un tā kā sacīt Dievu pievērst sev. Ja Dievs mūs pievērš sev, nevis mēs Dievu sev pievēršam. Dievs ir tas, kam ir iniciatīva, ja? nevis mēs. Ja? Tas, kad ar cilvēcisko iniciatīvu, teiksim, no Dieva kaut kas tiek dabūts, ja? Tā ir tāda pagānisks priekšstats par cilvēka un Dieva attiecībām. Ja? Un cilvēks tātad Dievam kaut ko grib dot, lai no Dieva kaut ko iegūtu. Tā ir reliģievība faktiski, ja? Jo tu Dievam neko nevari iedot, ko viņš jau tev nebūtu iedevis. Ja? Tas nozīmē, ka tu iztaisi no Dieva tādu piekukuļojumu vīriņu, vienalga vai vecīti, vai briesmoni, kā saka, aiz mākoņa vienalga, vai tas būtu mīčs vai bargs, pilnīgi vienalga īstenībā. Ja?
Bet tu uztaisi viņu tādu, kuru tu vari ietekmēt, kuru tu vari, kā saka, pielaust, kuru tu vari pierunāt uz kaut ko. Ja? Tas ir pagānisks priekšstats, un tas nav Dieva priekšstats, kāds viņš mums atklājās svētajos rakstos. Ja? Tas ir vairāk tāds liela un daudz pārāka un stiprāka varoņa vai cilvēka, ja, vai eņģeļa priekšstats maksimums, ja, varētu būt, kas tiek dievišķots. Bet Dievs ir pāri tam visam. Un iekšvisa un apakšvisa, ja, un viņš visur ir pa priekšu. Tu nevari viņam kaut ko piedāvāt, lai viņu iekārdinātu vai kaut ko piedāvāt, uz ko viņš, kā saka, patielētos, bet būtu ar miera beigās darīt to, ko tu gribi. Tā ar Dievu mēs nevaram, jo Dievs nav cilvēks un Dievs nav arī pat eņģelis. Ja? Ja mēs ļoti augstu varbūt paņemam to latiņu un eņģeļos iebraucam nedaudz. Jā, bet tas, ko mēs gan daram, viss labais, ko mēs daram, ko mēs runājam, ko mēs domājam, tas faktiski jau ir svētā gara darbs. Tas, kas, protams, atbilst svēto rakstu mācībai un tā. Tā, pēc pauzes turpināsim tālāk. Tātad par svētā gara darbu un par mūsu pašu darbiem, ja. Vārds sakot, mūsu pašu darbi vienmēr nāk pēc svētā gara darba, un tāpēc mēs nevaram teikt, ka mūsu darbi vai mūsu rīcība varētu kaut kādā veidā iespaidot Dievu. Mūsu darbi vai rīcība Dievu neiespaido. Tie vai sakrīt un piekrīt Dieva darbiem un Dieva garam, vai arī novēršās un, kā saka, kļūst par cita gara darbiem vai vārdiem vai domām. Un tāpēc mums ir vajadzīgs svētais gars, kas mūs pie Kristus atkal un atkal atgriež, vai ne, un tas notiek tātad caur baznīcas kalpošanu, ko Dievs ir tā iedibinājis šajā pasaulē, lai katrs grēcīgs cilvēks kļūst par kristieti, jā, kļūst par Dieva bērnu, un tad, kad viņš ir apgrēkojies, jo pasaulē tas ir ļoti ātri, jā, grēcīgajā, lai viņš, kā saka, var atgriezties pie šīs dievbērnības, teiksim tā, pie savas piederības Dievam, kaut arī būtu, kā saka, nomaldījies. Dievs nekad savus apsolījumus un savu pasniegto roku nevelk atpakaļ. Cilvēks to var tikai atgrūst, cilvēks to var tikai neievērot vai ignorēt, ja, tikai tādā veidā. Dievs nekad no savas puses attiecībā uz cilvēku nav nodevējis un nekad nebūs. Bet tas, kas ir, ja, tas ir cilvēks, protams, viņš ir mudināms no nešķīstiem, no ļauniem gariem, kuri pirmkārt ir paši cilvēki ienaidnieki, ja, un aiz visu tā stāv naids pret Dievu, šo te eņģeļu, tātad, kā lai saka, prātos vai nostājā, ja, un tāpēc jo vairāk mums ir vajadzīgs Dieva vārds un sakramenti, caur kuriem pats Dievs nāk pie mums, runā ar mums, vada mūs, ja, un arī sargā, glābi, galu galā no pašas nāves un visām tās sekām. Ja mēs piedzīvojam kādas dzīvē grūtības, pārbaudījumus, un varbūt pat tās ir traģiskas lietas dažkārt, ja, tam visām ir zināms nodoms mūsu labumam. Ja. Dievs nekad nepieļauj neiedzīgas, kur nu vēl kaitīgas lietas priekš cilvēka. Cilvēks pats pēc viņām skrien, ja?
Bet, ja mēs par Dievu jautājumu šādā situācijā, tad Dievs, ievērodams cilvēkam doto brīvību lielo, viņš ļauj tam cilvēkam skriet savā brīvībā. Bet ļaunajam kārdināt to cilvēku un to tam cilvēkam par daudz, kā saka, uzlikt, Dievs neļauj. Tas nozīmē, ka no jebkuras nomaldīšanās cilvēks var atgriezties. Ja? Dievam tas ir tā paredzēts. Un līdz ar to nav faktiski no Dieva puses nekādu šķēršļu, lai cilvēks pie Dieva nāktu. Tie šķēršļi ir tikai mūsu pusē, ja viņi ir. Ja? Un viņi ir daudz pietiekami. Un tāpēc mums ir jāiemācās negribēšanai, slinkumam, kur nu vēl naidam vai dusmām uz Dievu. Ja? Mums ir jāiemācās ar viņiem tikt galā, lai viņi netraucē mūsu attiecības ar Dievu. Ja? Un to mēs mācāmies baznīcā. Baznīcu kādreiz sauc par grēcinieku slimnīcu. Vismaz svētie tēvi kādreiz tā to skaisti ir pateikuši. Un tur bija reiz tāds notikums, tieši tos vārdus nosaukt nezināšu tagad, bet kāds no pasaules, no nekristiešiem, bija atnācis pie kāda biskapa un dzirdējis tātad, ka kādreiz domā, baznīca ir pašsakaini bagāta. Un tā, un tad viņš tam biskapam saka, parādi man to jūsu bagātību. Un tad tas biskaps tā skatās, klausās uz viņu. Viņš saka, nāc, iesim, es tev parādīšu. Un tad viņš aizved viņu kādā vietā, kur kristieši vāc kopā visādus slimus, nabagus, ubagus, var sakot, dod viņiem kaut kādu palīdzību, parūpējās par viņiem, un tur laikam ir daudz bijis viņu vienā vietā un kopā, vai ne? Un bīskaps atver to telpu un saka, skaties, lūk, tā ir mūsu bagātība. Tā ir mūsu bagātība. Jā, lūk, tādā veidā, ja? Un Dievs, var sakot, viņš vienmēr ir par cilvēku, un viņš ir mūsu nevelti glābējs un pestītājs, ja? Un, var sakot, viss, kas mūsu dzīvē notiek labs, tas nāk no Dieva, un tas ir stipri, pirms mēs to aptveram un konstatējam. Dieva gara darbs ir. Es to tik daudz atkārtoju visādos veidos, tāpēc, lai tā pamatīgi, tā kā saka, ieliktu tādu pamatu, kā kārtīgi tādu ar stampiņu, tādu kārtīgi sastampātu, vai ne? To lietu, to stingro, to saprašanu, ka mūsu darbi Dievu neietekmē. Ja? Neietekmē. Dievs ir labs bez mums, ja? Svēts viņš ir bez mums, ja? Mēs tur neko neietekmējam. Bet mēs gan paši ietekmējamies. Vai no Dieva gara, ja? Vai no ļaunā gara. Tas gan ir fakts. Un tas nozīmē, ka mums ir vienmēr ir jāsaka savs jāvārds vai nu tam. Un nē, arī vai nu tam vai tam, kuram mēs to teiksim. Un bija skaists stāsts par vienu indiāņu zēnu, kurš savam vectēvam vienu reizi ir stāstījis, ka viņš ir sapņojis sapni. Sapnī, varbūt esat dzirdējuši to stāstu, tur entie varianti tam stāstam ir. Bet, var sakot, viņš ir sapņojis, ka divi vilki savā starpā cīnās. Viens ir balts un otrs melns. Un cīnās, stipri cīnās, un neviens otru neuzvar, un cīnās. Un viņš pamostās beigās. Un viņš vectēvam prasa, vectēvu, a tu zini, kurš uzvarēs? Tas baltais ir, kā saka, tas labais, un tas melnais ir tas sliktais, vai ne tā, vienkārši sakot.
Un tas vectēvs tā skatās uz savu mazdēlu, viņš saka, tas, kuru tu vairāk barosi, tas arī uzvarēs. Jā, tātad, nevis, ka tu Dievu barosi, ja, ne tajā nozīmē, ja, bet kam tu klausīsi? Ja? Kas tevī atradīs savas lietas? Dievs, kuras tu būsi savācis, Dievu lūgdamies un Dievu vārdu uzklausīdams un sakramentus baudīdams, tu sakrāji sevī dievišķo bagātību. Ja? Tā ir neredzama, tā ir varbūt netaustāma lieta. Lai gan tikumi, piemēram, ja, ir gan pietiekami taustāmi un jūtamas lietas. Ja? Labvēlība, laipnība, mīlestība, mīlestības vārdā visus tikumus var ietvert, ja? Un visādas lietas, kas ir tiešām labas, tikumīgas, dievišķas, vai ne? Ja Dievs, kā saka, tās tevī atrod, tu esi saskaņā ar Dievu. Un viņš jau meklē tajā ziņā, ka cilvēks faktiski no Dieva šīs labās lietas un tikumus viņš jau saņem. Ja? Un ko cilvēks ar šīm Dieva dāvanām dara? Tas ir tas jautājums. Un ja viņš šīs Dieva dāvanas krāj, vai ne, un tur dārgas, un svētas un mīļas, un tā, tad viņš kļūst par Dieva bērnu arī tādā nozīmē, ka viņš pats sāk pārveidoties. Ja? Viņa domas kļūst tīrākas, sirds tīrāka, ja? un tāpat tās valoda tīrāka paliek, un arī rīcība, ja? Un tā tālāk. Tas nenozīmē, ka viņš vairs neko pilnīgi nevienā grēkā nekad nav iekritis, pat iedomājies, ja kaut ko grēcīgu ar visu to, bet viņš kāpj kalnā, tas cilvēks. Ja? Viņš, kā saka, līdz kalna galotnē, viņam vēl tāls ceļš ejams, ja? Bet ar Kristu viņš uzkāpst līdz tai pašai galotnē. Pats viņš nekādā gadījumā to neizdarīs, ja? Bet kāpiens kalnā ir grūta lieta, ja? Un arī var paslīdēt kāja, un tu vari novelties kādu gabalu atpakaļ, ja kārtīgi paslīd, ja? Un tu esi bijis neuzmanīgs. Bet, vārds sakot, ar Kristu visas lietas ir iespējamas, pat ja tu esi atkritis atpakaļ tur, kur tu esi bijis un sācis kāpt, ja? Ar Kristu tu tiksi līdz augšai 2 vai 3 vai 5 reizes, ja tev vajadzēs kāpt, tu ar viņu uzkāpsi. Tas ir fakts, un to Dievs garantē un apsola, bet vienīgais, kas var notikt, ka tu pie kārtējās neizdošanās vienkārši sāksi krist izmisumā. Ka Dievs tev nepalīdz, ka tev neizdodas un tā, bet īstenībā pats esi neuzmanīgs, pats esi vājš, un visādas citādas lietas. Un katrs kritiens patiesībā tevi var darīt stiprāku. Ja tikai tu neiekrīti izmisumā. Izmisums, starp citu, ir grēks. Izmisums ir situācija, ka tu tici, ka neviens tev nespēj palīdzēt. Ja? Un ka ar tevi ir cauri, un neviens tur neko nevar mainīt. Tie ir sātana meli, burtiski. Ja? Dievs visas lietas kontrolē, Dievs visās lietās tev var palīdzēt, Dievs visu var mainīt, un viņš to dara. Tikai tev liekas tajā brīdī, ka tev kaut kas nav izdevies, ka Dievs nav kaut ko izdarījis. Un te atkal bija vēl viens stāsts, ko atcerēju, jo šodien daudz stāstu atceros. Arī varbūt kaut kur jau lasīts un dzirdēts. Bet viens cilvēks arī sapnī, starp citu, savu dzīvi tā kā redz, ja? Tā kā pa jūras krastu skaisti viņš iet, un Dievs blakus viņam iet, divi pēdu pāri skaisti iet gar jūrmalu, un tās pēdiņas aiziet tālu, un tad vienā brīdī paliek tikai vienas pēdas. Ko nu? Un tad tas cilvēks saka, Dievs, kāpēc tu mani šajā brīdī pameti? Un man ļoti grūtais brīdis šajā vietā dzīvē bija, un kāpēc tu mani tā pameti? Un Dievs viņam saka, šajā vietā es tevi nevis pametu, bet šajā vietā es tevi paņēmu uz rokām, jo tu tālāk vairs nevarēji pats ar savām kājām iet. Tā, vai ne?
Un pēc kāda gabaliņa atkal viņš skatās, parādās divi pēdu pāri. Te tu atkal atpūties, atspirgi, te tu atkal atguvi spēkus, tu vari iet blakus tālāk Dievam pie rokas. Lūk tā. Bet kamēr tu, neskaties tālāk, ka Dievs tevi atpūtina un ļauj tev, atgriezties un atkal iet atkal ar Dievu, pēc katra klupiena vai kritiena vai kā, tikmēr tev liekas, ka Dievs tevi ir atstājis. Bet Dievs tevi nekad neatstāja un neatstās. Viņš nav tāds. Ja? Dievs ir labs, Dievs ir tēvs, ja? Un tā tālāk, kas no visu tā arī izriet. Un tu cilvēks vari droši pastāvēt ticībā, Svētais Gars vienmēr tevi vedīs pie Kristus, un pie Kristus tev vienmēr būs grēku piedošana. Kad tu savus grēkus atzīdams, tos nožēlosi, Svētā Gara vadīts un iedvesmots, un viss ar tevi būs kārtībā. Ja? Un jā, mēs visi esam lūzeri, ja, lai neteiktu, stiprāk vēl, ja? Mēs visi esam vāji un salīdzinoši ar Dievu, protams. Ja? Starp cilvēkiem mēs te vēl varam mērīties, kurš stiprāks, kurš vājāks, kurš krutāks, kurš ne tāds vai kāds, vai ne? Bet ar Dievu mēs nevaram mērīties. Tas ir pilnīgi garām. Ja? Tā kā es toreiz rādīju, atceraties, ja, kad cilvēki tur kaut kādā šaurā josliņā pie zemes tur rāpoja, ja, tā kā kukainīši, un tad tur sacenšās savā starpā, kurš lielāks, kurš mazāk. Dievam uz to, noskatoties, gribās smaidīt, ka mēs gribam ar šo savu prātiņu, ja, arī šito te visu aptvert, ja, un sacensties, un skatīties tur uz augšu, un es, ja, bet patiesībā es esmu tur, nevis tur. Dievs ir tur, un viņš ir tavs tēvs, un viņš tevi tura šeit apakšā, rokā, tevi tura, nes, ja. It sevišķi, ka tu esi tik noguris, ka pat paiet nevar, kā tajā stāstā par jūrmalu un tām diviem pēdu pāriem. Ja? Vārdu sakot, Dievs ir uzticams, un, protams, var rasties jautājums, ja tas tik ļoti brīnišķīgi viss ir, tik tiešām ir, kāpēc tad katrs cilvēks, kas evaņģēliju šo labo evaņģēliju dzird, priecīgo, labo ziņu un svētīgo, ja, kāpēc nekļūst ticīgs. Jā, tas ir tas vienmēr lielais jautājums. Ir cilvēki, kas pretojās Svētajam Garam. Ja. Viņi, protams, viņu iedvesmas avots ir apzinātāk vai neapzinātāk kaut kādi tumsas spēki. Neobligāti viņi ir kaut kādi milzīgi nelieši vai vēl kaut ko tie cilvēki, bet viņi vienkārši, savu dzīves kaut kādu saturu, ja, piemēram, redz izklaidēs, nestrādāšanā, baudās, vieglumā, ja, tādā pseido laimē, kuru tikai viņi sauc par laimi, bet kas būtībā ir laime uz citu rēķina bieži vien, ja, un kas neko tam cilvēkam tā laime nedod, kā tikai dīgdienība. Un atceramies par dīgdienību, mēs runājam, tagad cilvēkam nav ko darīt, ja, tad viņā rodās visādas domas, ja, zaimojošas gan pret Dievu, gan pret cilvēkiem, un viņam vajag tad visu kaut ko izmēģināt un visu kaut ko pamēģināt, un jo taču dzīvojam vienreiz un tam līdzīgi, ja, un tad mēģina, un tad mazākais, ko dabū kaut kādu kārtīgu atkarību no nikotīna vai no alkohola, nedod Dievs no kādām narkotikām vai azartspēlēm, ja, to viņš cilvēks dabū. Un ja cilvēks uzskata par laimi, ka viņš var grēkot, piemēram, jā, kas tur par rezultātu var beigās būt. Bet ja cilvēks uzskata par laimi, ka viņš ar
atpazīt kārdinātāju un izglābties no grēkiem saviem, ja? Atgūt, iegūt tīru sirdi un tīru prātu, domas un vispār dzīvesveidu, ja? Nu, tad viņš kļūst dievišķāks, svētāks, labāks, vai ne? Un, protams, ka tas ir ceļš uz augšu, ja? Tas iepriekšējais, tas ir vienkārši velšanās lejā. Un tā kā kādreiz saka, vai ne, pa straumi peld tikai beigtas zivis, ja? Pret straumi peld dzīves. Un tā arī par kristiešiem saka. Starp citu, kristiešu tāda zīme ir zivs, ja? Tas ir tāds abreviatūra ihtis no grieķu valodas, kas nozīmē pa vārdam, latviski tulkojot Jēzus Kristus, Dievs glābējs. Ihtis, Jēzus Kristos, hoteos, soter, ja? Jēzus Kristus, Dievs glābējs. Tāpēc, ja kādreiz uz mašīnām arī cilvēki ticīgi tādas zivtiņas uzlīmē, ja? Tad ļoti iespējams, ka tas ir kristietis, kas to mašīnīti brauc, vai ne? Un tad viņš šo savu ticības simbolu tur ir uzlicis. Man ar kādreiz bija pēdējos daudzus gadus, es kaut kā vairs neesmu viņus līmējis, bet tā kā man bija senāk, kad bija tāds periods, kad gribās bišķi tā, laikam jau vecāks palieku, jā, vai tā kā bija jaunāks, un patika bišķi pazīmēties arī, kā tā, skaisti un viss. Nē, tas man nav slikta tāda lieta, tas ir savu veidu tāda liecība varbūt, bet savu veidu iegansts kādreiz sarunu uzsākt, ja? Kāpēc tas un kāpēc tā. Un tad, kā saka, cilvēkam par Dievu kaut ko pastāstīt un tā. Un tad man kādreiz viens autoservisa mehāniķis, viņš teica, tu makšķernieku biedrībā esi, vai ko? Es saku, vispār jau jā. Jo evaņģēlijā Kristus svētajam Pēterim, toreiz viņš jau bija Sīmanis, ja, bet pēc tam, kad Kristus viņu aicināja, viņš viņam deva vārdu Pēteris, vai ne? Un tas ir pirmais no apustuļiem, vai ne? Un Pēteris bija zvejnieks. Un Kristus teica, seko man, es tevi darīšu par cilvēku zvejnieku. Šajā nozīmē, ja kristieši ir tāda makšķernieku biedrība, ja viņi zvejo cilvēkus priekš Dieva, ja pareizāk sakot, Dievs caur kristiešiem, ja, aicina cilvēkus, zvejo vai ne, varētu teikt arī ķert cilvēkus. No tās ķeršanas daudzi var izbīties un teikt, ka te ir baznīca, tā ir tāda, kur ievelkt cilvēkus un tā kā kādā sektā, piemēram, vai ko. Es atceros šajā sakarā, arhibīskaps vienreiz stāstīja, mūsu pašu Vanagas arhibīskaps, tādu arī sprediķi. Tas bija, ka viņš runāja par arī šo cilvēku ķeršanu, ka tas mūsu uzdevums baznīcas ir un ticīgu un kristiešu uzdevums citus cilvēkus ķert, ja? Un kā saka, lai viņi arī baznīcai pievienojās un viss. Un tad viņš teica tādu ilustrāciju, kad toreiz ziņās bija parādījušās bija tāda ziņa kaut kur, neatceros kurā vietā, bet bija viens tankkuģis avarējis. Un jūrā bija izgāzusies, tur milzīgs daudzums naftas bija izgāzies. Un tad putni bija tai naftā tur sasmērējušies, ja, saķepuši spārnu. Un faktiski, ja viņus nenoķer, ja, tad viņi aiziet bojā. Un tad bija tie dabas draugi, tās dabas organizācijas, gāja gar jūras malu, viņi ķēra, tie putni bēga no viņiem, ja, bet viņi nevarēja aizbēgt, viņi bija, kā saka, visi tajā naftā.
Un viņi ķēra tos putnus, un ko viņi darīja? Viņi notīrīja viņiem spalvas, ja, viņi atbrīvoja viņus no tās naftas un palaida brīvībā. Ja. Un tieši tas ir tas, ko baznīca ar cilvēku dara, ko Dievs ar cilvēku dara. Viņš atbrīvo viņu no viņa grēkiem. Savos grēkos cilvēks tā kā purvā, tā kā tādā naftā, ja, ir saķepis un tur viņam nav variantu. Ja, viņš ir pamazām iet bojā, tas cilvēks, ja, tāpat kā tie putni naftā. Bet, ja tādu cilvēku izdodas noķert, parasti viņš jau ir gudrs savos grēkos un savā purvā un savā naftā, ja, un viens otrs tur, ko tu no viņa vari dzirdēt un par viņa tiesībām atrasties savā purvā un savos grēkos. Protams, tev ir tiesības un brīvība, bet tu ej bojā, tu mirsi. Ja? Un es tevi varu atbrīvot no taviem grēkiem. Reāli. Es kā mācītājs to varu teikt, ja, man ir tāds uzdevums dots. Nekā es būtu bezgrēcīgs un ka es tavus grēkus, es uz sevi tavus grēkus nevaru paņemt, ja, bet Kristus var. Un Kristus svētību un sūtību es esmu caur baznīcu saņēmis, un tas ir mans uzdevums ķert cilvēkus un atbrīvot viņus no grēkiem un palaist brīvībā. Kā saka, un mēs cilvēki, protams, tad, kad kāds mums ir tik daudz laba darījis, kā Dievs dara cilvēkiem, mēs vairs negribam no viņa iet prom. Mums ir labi ar viņu, jo viņš mūs glāb no ļaunā, viņš mūs glāb no iekļūšanas arī lielās nelaimēs. Un ja iekļūstam, tad mēs zinām, kur meklēt palīdzību. Mēs jau paši saucam uz Dievu. Var sakot lūkšanās, ja, bet, kā jau teicu, ne jau tāpēc Dievs reaģē, ka mēs lūdzamies, bet tāpēc, ka viņš jau sen reaģē. Un mēs vienkārši savā lūkšanā atzīstam to, ka Dievs mūs glābj, un mēs piebalsojam tam Dieva garam, kurš jau steidzās mūs glābt. Un tikai skatāmies, lai tikai mēs viņam netraucētu un kaut kā savas muļķības vai savu grēku vai kaut kādas bravūras dēļ vai citu iemeslu dēļ, ka mēs nenoraidam viņa aicinājumu, viņa pastiepto roku un saka, viņa tvērienu, viņa ķērienu pēc mums, kas ir glābjošs, ja, nevis iznīcinošs. Tā kā, tā, vārdu sakot, jā, ir cilvēki, kas nekļūst ticīgi, dzirdot evaņģēliju, tā iemesla dēļ, ka viņi baidās no tā, ka viņus noķers, ja? No tā, ka viņiem nesko darīs. Tik tiešām, teiksim, ir organizācijas, ir tādas sektas, kur tiešām ar viņiem arī dara ļaunu. Ja? Tur cilvēkiem nav brīvības, tur brīvība tik atņemta. Baznīcā tu cilvēks vari nākt un iet. Ja? Tu esi pilnīgi brīvs. Protams, ja tu piedari draudzē, ja, protams, arī kopā ar pārējiem draudzes locekļiem, tu, kā saka, esi līdzdalīgs un arī atbildīgs gan par savu dievnamu, gan par draudzes, kā saka, kalpošanu, kuru tu atbalsti ar lūkšanām un ziedojumiem un daudz ko citu varbūt vēl. Bet tu to dari no laba prāta, tu to dari, kā saka, jo, tas ir tavs glābiņš, tā ir tava ģimene faktiski, ja, Dievs un Kristus brāļi, māsas, ja, ticīgie citi. Un tā, bet sektās, jā, sektās ir, kur ir atņem brīvību bieži vien, ja cilvēki grib iet prom, viņu tur, kā saka, bieži vien arī iesaistot tajā sektā, tur visādas lietas viņam par velti dod. Un tā, ka viņš grib iet prom, viņam pieprasa atmaksāt visu. Un reizēm ir tā, ka viņš nevar atmaksāt. Ja? Tas tā varbūt, kā saka, sliktākajā gadījumā. Bet pārsvarā tas jau ir tāds tīri psiholoģiska tāda attieksme. Ja tu ej prom, tad tu nekad neesi vispār bijis mūsējis. Ja kas, var sakot, tā attieksme ir pabriesmīga. Ja?
Un tāds ir, teiksim, tāds sektas gars, ja? Bet baznīca, protams, iespēja robežās arī meklēs cilvēku, kurš ilgi nav nācis, ja? Vai varbūt kas ir noticis vai ko, bet ja tu aiziesi, nu, tad kaut kādas sankcijas tev nemēģinās likt, ja? Ne emocionālas, ne ekonomiskas, neko. Ir jau arī draudzēs, teiksim, arī draudžu darbinieki kādreiz, ja? Es esmu dzirdējis, man pašam ir stāstījuši cilvēki, ja, ka draudžu darbinieki, tādas lietas ar mācītāju pirmkārt jārisina, ja? Bet man viena sieviete stāstīja, atnākusi uz draudzi pēc daudziem gadiem, grib jaunu, kad draudzes darbiniece, viņa pateikusi, tik un tik tu esi parādā pa šitiem gadiem, jo tu to gada ziedojumu neesi ziedojusi. Un es pēc daudziem gadiem šito dzirdu, un es saku, kāpēc tu pie mācītāja nenāci? Kāpēc tu runā ar cilvēkiem, kuri par piederību draudzē principā neatbild? Ja? Tādiem jautājumiem pie mācītāja jānāk. Varbūt arī kādreiz mācītāji šerpi ļoti, ja? Un kaut ko tam līdzīgu arī bīda un saka, ja? Diemžēl. Bet tā nav baznīcas, teiksim, tāda, tas nav baznīcas garā. Protams, ir arī otra puse, ja, ja cilvēks, kā saka, tā kā skaitās draudzes loceklis, viņam vajadzētu kaut kādā veidā arī piedalīties tai kopībā, ja. Nevar būt, piemēram, ģimene, ja, kur vīrs un sieva viens otru nepazīst, kopā neko nedara, ja, kopā nekādas, kā saka, saimniecības nav nekas, kas tad pa ģimeni, ja? Tā nav nekāda ģimene. Draudz ar kādreiz, teiksim, ir tā, ka cilvēkiem saka, nākat piedalāties vismaz, tik, un ar ko jūs varat, taču, katram cilvēkam kaut kas ir, ar ko viņš var, kā saka, Dievam kalpot un cilvēkiem, ja? Galu galā, lūkšanas kopībā, ja, būt tādā veidā, kas ir pats galvenais, ja, un dievvvārdu un sakramentu, dievkalpojumu kopībā. Un tas ir svarīgi, jā, bet katrā ziņā kaut kādas, teiksim, tādas emocionālas vai ekonomiskas sankcijas uzlikt, tas nav baznīcas, teiksim, stils, teiksim tā, ja, gars drīzāk. Jā, cilvēks ir brīvs, ja viņš negrib, tad tu viņam vari stāstīt, kāpēc to vajag un kā to vajag. Tu viņu vari pārliecināt ar vārdu palīdzību, ja, un Dieva vārda palīdzību, jo īpaši. Bet arī ne vairāk. Ja, un viņa paša atbildība ir, ko viņš atbildēs uz tādiem vārdiem un arī uz Dieva vārdiem, ko viņš atbildēs. Ja. Mēs varam viens par otru lūgties, mēs varam viens otram palīdzēt, arī padoma ziņā, vai ne? Bet otra vietā mēs nevaram izlemt. Tas ir, jā. Ja lūdz palīdzību, sniedz. Ja nelūdz, vari pamēģināt, bet neuztiem, vai ne? To, ko no tevis nelūdz. Tā. Tāds tas baznīcas, teiksim, tā doma un ideja. Un arī Dieva ideja īstenībā. Viņš ar varu nevienu negrib un necenšas atpestīt. Tikai ar mīlestību, tikai ar šo mīlestības varu un laipnību un kādreiz arī varbūt pieļaujot, lai tas cilvēks nonāk lielākā nelaimē un apzinās, ka Dievs vajadzīgs un ticība. Ja citādi nevar, ja tas ir vienīgais, lai tā notiek. Žēl, bet rezultāts varbūt būs dziļāks un būs, vai ne, uz labo pusi. Tā ir tā vienmēr cerība. Jā, vārds sakot, mēs ticam, sakām uz Svēto garu, ticam arī uz baznīcu, jeb draudzi. Ja?
Un draudzē, baznīcā arī šī Dieva valstība un šis Dieva darbs pie cilvēkiem notiek konkrēti. Un tā ir draudze, kas aptver visus ticīgos, kādreiz ir tas teiciens katoliska draudze Nikajas ticības apliecībā. Tas nenozīmē Romas katoļus, bet tas nozīmē draudzes tādu universālumu, proti, ka tai pieder visi Kristum ticīgie visos laikos, pagātnē, tagadnē un nākotnē, aptver visus. Un tā baznīca, kas šobrīd ir virs zemes, to mēdz teikt par baznīcu, kas cīnās, kas ir tādā kā kara stāvoklī pret ļauno, pret grēku, teiksim, viņai ir jāiztur, jāizcīna labā ticības cīņa, un tie jau, kas ir Dieva priekšā, svētie īpaši, tā jau ir ļauno uzvarējusī baznīca, kas Dievu slavē un godā, kas Dievam kalpo garā un patiesībā jau vairs ne šīs pasaules grēcīgajos apstākļos. Un draudzes baznīcas pazīmes svarīgi būtu iegaumēt tādas divas lietas patiesībā, ja vienkāršā veidā. Mēs skatāmies uz cilvēku kādu kopumu, kā uzzināt, vai tā ir baznīca, vai tā ir sekta, vai kaut kāda cita, teiksim, sabiedrība, pēc kā. Un ir divas pamatlietas, Dieva vārds un svētie sakramenti. Tās ir tās baznīcas pazīmes. Ja Dieva vārds tiek sludināts atbilstoši svēto rakstu mācībai, un svētie sakramenti tiek izdalīti un baudīti no cilvēkiem saskaņā ar Kristus pavēli, svēto rakstu mācību, tā tad arī, tad tā visdrīzāk noteikti tad ir baznīca, Piemēram, Jehovas liecinieki, viņi neatzīst ne svētās trīsvienības mācību, ne to, ka Kristus ir patiesas Dievs, tātad viņi nav kristieši, viņi nav baznīca, viņi ir kaut kāda reliģiska kopiena, bet ne kristieši, un nekad tādi nav bijuši, un tas ir jāatzīst un skaidri jāpasaka. Un tas ļoti vienkārši, kā saka, tad ir skaidrs, kas nav baznīca, kas ir kristieši, kas nav kristieši, skaidrs atskaites punkts. Vārdu baznīca mēs kādreiz arī izmantojam pie draudžu tādas asociācijas, piemēram, Latvijas evaņģeliska luteriskā baznīca. Mēs sakām, tas nozīmē Latvijas ne tikai teritorijā, arī ārpus Latvijas teritorija, bet draudzes, kas ir saistītas ar Latviju, latviešiem pārsvarā, ir arī citautieši, protams, Latvijas baznīcai piederīgi, bet tas, ka tā baznīca ir, teiksim, šī ticīgo kopība, viņa ir saistīta primāri ar Latviju kaut kādā veidā, vai pašā Latvijā, vai ārpusē, vai kā. Tā arī mēs sakam Latvijas evaņģeliskā luteriskā baznīca. Par baznīcu mēs saucam arī dievnamu, kas ir ēka uzcelta, kurā notiek dievkalpojumi pirmkārt jau, priekš tam viņa ir būvēta un paredzēta un iesvētīta. Tas, kas mums ir svarīgi turēties pie Kristus baznīcas, un nevis pie kādiem pašdarbniekiem, kas arī bieži vien Bībeli lieto, bieži vien daudz ko kristīgu lieto, bet daļēji tikai. Ir piemēram, viņi kristieši, kā trīsvienību atzīst un Jēzu Kristu par Dievu, teiksim, tās jaunās reliģiskās kustības, kas ir diezgan daudz savairojušās. Viņi, piemēram, sakramentus neatzīst, kristību neatzīst, arī svēto vakarēdienu. Viņi gan to dara, viņi gan kristīju, gan arī vakarēdienu, bet viņi to, nemāca tā, kā tas baznīcā ir mācīts kopš Kristus un apustuļu laikiem.
Viņi, teiksim, sakramentus uzskata par simboliem, un grēku piedošanu viņi saka, kristība nedod. Svētajā vakarēdienā nekādu grēku piedošanu tu nesaņem, tu tikai piemini Kristus, kā saka, vakariņas bijuši, kas viņam bija ar apustuļiem, un tam līdzīgi, un viņu atceries, ja, tā kā bērēs. Pat bērēs tur ir savādāk tradicionālajā baznīcā, ja, bet vārdu sakot, tādās kopībās, kas neatbilst, ja, baznīcas pazīmēm, tur, protams, ka ir labāk arī tad neiesaistīties un turēties pie kristīgas baznīcas, kas ir arī vēsturiski un arī mācības veidā, kā saka, secīgi ir mantojusi paudžu paudzēs, ja, to, ko Kristus ar saviem apustuļiem ir devis, ja, un ko viņš ir uzdevis arī baznīcai turpināt dot tālāk cilvēkiem, lai viņi atgriežas no grēkiem, lai viņi kļūst par Dievu bērniem un lai kļūst par kristiešiem tajā apustuliskajā un tiešām kristīgajā nozīmē. Nevis vienkārši tādā kā lai saka, pašdarbnieku pulciņa veidā, ja? Kur, vārdu sakot, ņemsim pauzi šobrīd. Turpināsim mūsu sarunu par ticības apliecības 3. artikulu, par svētā gara artikulu, svētdarīšanu. Un es par baznīcu izrunājām un arī par grēku piedošanu, arī par to, kā svētais gars darbojās pie cilvēka. Un mēs sakām arī to, ka mēs ticam uz miesas augšām celšanos. Un šī arī ticība nāk no svēto rakstu mācības par miesas augšām celšanos, ka Dievs visu dienu, visu laiku beigās uzmodinās mirušos. Tātad arī mani, arī visus pārējos uzmodinās, un to miesu viņš darīs dzīvu, kurā tu esi dzīvojis un miris. Apskaidrotu miesu viņš darīs, proti, ka mēs neapskaidrotā miesā, jeb grēcīgā miesā, mēs esam gan slimi, gan visādas kaites mūs, kā saka, moka un pārsteidz, un beigās jau mēs arī nomirstam šajā grēcīgajā miesā, jo viņa ir grēka skarta, līdz ar to arī pieejama visādām slimībām, nespēkam un kā saka, smagumam, kas viņai ir uzlikts. Bet augšām celtā miesa ir apskaidrota miesa. Ja, mēs to varam tādā veidā spriest arī pēc pestītāja augšām celšanās, ka pēc skata un pēc fizikālajām īpašībām, kā saka, viņa ir tā pati miesa, bet viņa ir, kā apustols Pāvils saka, garīga miesa, viņa ir apgarota miesa, viņa ir apskaidrota miesa, ja? Miesa, kurā vairs nav grēka. Grēka, kurš raisa miesā visas tās nelaimes, gan slimības, gan novecošanos un visu pārējo, ko vien varbūt, kā saka, papētot mēs varētu atrast un ieraudzīt, kas piemīt grēcīgai miesai. Par cik mums nav pieredzes ar apskaidrotu miesu nevienam no mums, izņemot Jēzu Kristu, ja, tad mēs arī evaņģēlijā lasām, kā tas ir. Kā viņš, piemēram, ieiet aizslēgtā telpā, viņam durvis nevajag, piemēram, ieiet pie saviem apustuļiem, pie saviem mācekļiem. Un garīga miesa, ja, garīgai miesai netraucē nekādi šķēršļi.
kā saka, arī citas miesas netraucē, ja, un arī kaut kādas fiziskās matērijas viņa netraucē. Viņai nevajag, piemēram, tādu vietu, ko mēs ar vietu saprotam grēcīgā pasaulē. Mēs nevaram vienā vietā atrasties, piemēram, 2 ķermeņi. Ja? Piemēram, es un jūs, kas klausaties, vienā vietā mēs nevaram atrasties un tajā pašā, ja? Vienā un tajā pašā. Tas nav iespējams. Ja? Mēs to saprotam, mēs to zinām, un tāpat arī fiziskās, materiālās lietas viņas nevar atrasties vienā un tajā pašā vietā, teiksim, ja? Pēc visiem parametriem. Bet garīga miesa var, ja? Piemēram, kaut vai tāds varbūt piemērs, ko mēs varam spriest pēc Dieva vārda. Protams, tas nav izšķiroši, tas varbūt kādus jautājumus var atbildēt un daudz arī citu varbūt radīt tajā pašā laikā. Bet tas nav mūsu mērķis tagad izskaidrot un kā saka, aprakstīt, kāda būs tā mūžīgā dzīvība, ja? Ar miesas augšām celšanos. Tas ir pieredzes jautājums vairāk, un tāpēc tas arī ir atstāts, kā saka, uz pieredzes laiku, kad viņa mums nāks un būs. Tātad Bībele to māca, svētie raksti par miesas augšām celšanos. Un ja, augšām celšanās dienā Kristum ticīgie celsies augšām apskaidrotās miesās, iemantot to, ko saucam par mūžīgo dzīvību, jeb pilnīgo dzīvi ar Dievu, no kuras ir jau, kā saka, izslēgts grēcīgums, tātad arī nāve, ja? Un kā saka, mūžīgā dzīvība, arī nemirstība, ja? Un tam līdzīgas lietas. Tās atklāsies augšām celšanās dienā Kristum ticīgajos. Bet neticīgajos, ja, kas Kristu sevišķi, teiksim, ir aizlieguši un atmetuši un tam līdzīgi, viņi tiek saukti par pazudušiem. Ja? Un viņu miesa joprojām būs grēkos, zaimos, kaunā, var sakot, turpināsies grēcīgā eksistence kaut kādā veidā, un mēs to neviens otram nenovēlētu pat tuvākos 100 gadus, ja? Grēcīgo eksistenci, bet mūžīgā tātad šī te pazušana, ja? ir dzīve, kur tu neties no grēkiem vaļā vispār nekad mūžīgi. Ja? Iepratī mūžīgās dzīvības dāvanai, ko Dievs sniedz, un kurā Kristus savu vārdu un sakramenta dāvanā mūs ved, un arī augšām celšanās dienā ieved līdz galam skatīšanā. Tagad mēs dzīvojam faktiski ticībā uz to, ja? Stiprā paļāvībā, jo Dievs, ko apsolījis, to viņš arī piepilda, bet tādā dienā, augšām celšanās dienā, mēs to arī ar savām acīm, ja, apskaidrotajām, lai Dievs dod, redzēsim, apskaidrotām ausīm dzirdēsim, apskaidrotā miesā jutīsim, ja, apskaidrotu degunu, teiksim tā, jutīsim tā smaržu, ja, un apskaidrotu garšas maņu mēs arī Dieva valstīs mūžīgās dzīvības garšas jutīsim un baudīsim. Un, protams, tas ir noslēpums liels grēcīgam cilvēkam. Ja? Bet apustulis jau raksta to, ko acis nav redzējusi, auss nav dzirdējusi, ja? Kas neviena cilvēka prātā, sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Un mēs tikai sagaidām droši vien daudz pārsteigumu, daudz patīkamu pārsteigumu, līdzīgi kā
kad kādu, kuru ķer nelaimē, ja, grēcinieku, kad kristietis vai tur mācītājs ķer, ja, viņš domā, kas viņam aiz ādas tam mācītājam vai tam kristietim. Tāpat kā tie putni, ja, naftā, ja varētu domāt, mēs teiktu, viņi domā, kas tiem ķērājiem aiz ādas, jātaisās ātrāk prom, tu jau nevari tikt prom, ja. Un tad beigās, kad tu saproti, kas un par ko ir runa, tad tu saki, paldies Dievam, ka mani noķēra, un es ļaunā pamudināts neaizmuku no sava glābēja, no sava, kā saka, labdara un Dieva. Slava Dievam un aleluja. Ja? Aleluja nozīmē slava Dievam, ja? Tulkojumā no senebreju valodas. Un augšām celšanās par to laiku, kad tā notiks, mēs spriežam pēc svēto rakstu vārdiem, viņa notiks Dieva noliktā laikā, Kristus otrās atnākšanas dienā, vai ne? Un pirmie ticībā mirušie uzcelsies, tad arī neticīgie. Bet tur nebūs milzīga starpība, kā daudzi arī, starp citu, tajās pašās pieminētajās sektās māca par 1000 gadu valstību, ja, kur var it kā par to domāt burtiski, uztverot Bībeles saturu ja, atsevišķās vietās, bet kas neatbilst baznīcas tādai apustuliskai un gan pārbaudītai, gan apstiprinātai mācībai. Tā būtu spekulācija par to 1000 gadu miera valsts pirms Kristus nāk, vai ne? Ir tāda spekulācija atsevišķās sektantiskos, teiksim, novirzienos, kas arī, viņi skaitās kristieši, jā, trīsvienību viņi atzīst un Jēzu Kristu par Dievu un cilvēku patiesu, bet ir atsevišķas lietas, kā es jau minēju, sakramenti un arī bieži vien šī 1000 gadu valstība, jā, un tā tālāk tādas lietas, kas nav raksturīgas tradicionālai jā, un apustuliskai kristīgai ticībai. Jā, tas ir liels noslēpums, augšām celšanās, protams. Mums ir ar prātu grūti to aptvert, bet ticībā mēs to saņemam kā Dieva dāvanu, mēs to apliecinam, un ko tas nozīmē to, lai Dievs mums rāda, ja, un lai Dievs to rāda arī tiem, kuri pēc tā jautā. Tas, ko mēs par to zinām, mēs par to arī liecinam, mācam un apliecinam, ja, un dzīvojam saskaņā ar to. Pāri par to, ko Dievs ir atklājis, mēs nevaram, ne arī cenšamies runāt un varbūt pat negribam. Vienkārši, lai nekristu kaut kādās spekulācijās un maldos, ja? Līdz ar to grēkos, mācot to, ko Dievs nav ne sacījis, ne mācījis. Jebkurā gadījumā Dievs ir, atceramies, radījis pasauli no nekā, ex nihilo, ja, latīniski, no nekā Dievs rada pasauli ar savu vārdu, vai ne? Un, ja jau radās viss no nekā un Dievs ar Dieva vārdu, pēc Dieva pavēles, ja, tad jūs iedomājaties, ka šim vārdam arī tikpat labi ir vara un spēks, vārda spēks vien saukt augšā mirušos no kapiem. Ja? Ja jau šis vārds radīja visu, kas ir no nekā, tad to, kas ir bijis kaut kas, ja, un ir kā saka, sabojājies un sabrucis un tā tālāk, ja? Dievam atjaunot nav nekāda problēma. Un to arī faktiski nozīmē augšām celšana, ka viņš atjauno visu, ja? Kas ir sabojāts, kas ir sabrucis un tā. Katrā ziņā Dievs
Svētajos rakstos pats pestītājs saka, ka Dievs ir nevis mirušo, bet dzīvo Dievs, jo viņa priekšā visi ir dzīvi. Ja? Dievam nav mirušo. Ja? Ja ir kāds cilvēks, kas ir piedzimis, kas ir Dieva radīts, ja? Jebkurš ir Dieva radīts, ja? No cilvēkiem, tad viņš Dievu priekšā ir dzīvs līdz pēdējiem, kā saka, nezinu, bērniņam, kā saka, dažu dienu vai nedēļu vecumā mātes klēpī, kuram varbūt pat vēl vārda nav. Ja? Nerunājot jau par piedzimušajiem un pasaulē, kas ir dzīvojuši līdz pēdējiem. Jā, tātad mūžīgā dzīve, tā ir dzīve ar Dievu, ciešā kopībā, vienībā ar Dievu, nešķiramā vai ne, tādā ziņā, ka nav šķēršļu un nav iemeslu, kas šķir cilvēku no Dieva vairs, vai ne, tie visi ir pārvarēti Jēzu Kristu. Un mēs to saucam par svētu laimi. Ja? Cilvēks ir laimīgs, patiešām laimīgs visdziļākajā, būtiskākajā nozīmē, un tāda laime ir iespējama tikai pie Dieva. Ja? Dievs ir svēts, tāpēc mēs sakam svēta laime, dievišķa laime, mūžīga laime un tā tālāk. Mēs varam runāt tur par mieru, par taisnību, par prieku, ja? Par godu un, protams, pašu Dievu, ka mēs, kā saka, varam skatīt vaigu vaigā Dieva jēru, Jēzu Kristu, tā viņa sauc, kas ir upurējies par mums un atbrīvojas mūs no grēka un visiem lāstiem, ko grēks mums uzliek, ka tas mūsos ir ienācis. Vārdu sakot, garīga dzīve tā ir. Garīga dzīve, tāpat kā miesa ir garīga, ja runājam, tā arī šī mūžīgā dzīve, tā ir dziļi garīga dzīve. Un arī visas laicīgās vajadzības miesai arī būs pavisam citādākas, jā. Piemēram, ēšana nebūs nepieciešama tāda, kā mēs to pazīstam. Ja? Daudzas lietas. Ja? Cilvēki pēc tās varbūt, ja var salīdzināt, ja? Cilvēki varētu būt līdzīgi eņģeļiem. Ja? Lai gan cilvēki jau pēc Dieva tēla un līdzības ir radīti, viņi ir dievišķas būtnes, teiksim, ja pēc dievišķā nodoma, ja, eņģeļi atkal ir kalpotāju gari, ja, kas kalpo Dievam. Bērni un gari, ja, tur ir bērni un kalpotāji, vai ne, tur ir diezgan tomēr liela starpība, ja. Un tajā pašā laikā es runāju par eņģeļiem, kuri ir nekritušie eņģeļi, nevis dēmoni vai kā saka, šie te ļaunie gari, bet runa ir par labajiem, ja, jeb Dieva kalpotājiem eņģeļiem, ka tiem mēs tā kā būsim līdzīgi, tajā nozīmē, ka viņi nav atkrituši no Dieva, ka viņi ir, kā saka, Dievam uzticīgi, mūžīgi bijuši un palikuši, un mēs tajā uzticībā arī atgriezīsimies. Un daudz kas, ja, ko mēs grēcīgi būdami nepazīstam, bet kas ir cilvēkam raksturīgs, bezgrēcīgam cilvēkam kopš iesākuma, ja, to mēs atgūsim. Un mēs ar, kā saka, cerību un ar tādu, kā saka, vēlmi to visu atklāt arī ar nepacietību zinām uz to gaidām. Jā. Vārdu sakot, mūžīgo dzīvību var iegūt, ticot uz Jēzu Kristu, viņam uzticoties, viņu iemīlot pāri visām lietām. Un ticībā tātad mūžīgā dzīvība mums jau faktiski pieder. Mēs piederam viņai un viņa mums. Neticīgie to neiegūst. Jā. Ir tā
ir tas pazušanas stāvoklis, no kā svētie raksti mums ļoti, ļoti brīdina, lai mēs no grēkiem atgriežamies un ticam uz evaņģēliju, uz Jēzu Kristu, mūsu pestītāju, un nevis uz kaut kādām citām lietām, kuras mēs tā kā varbūt piereduma dēļ, varbūt nezināšanas dēļ vai kaut kādu citu iemeslu dēļ godājam un turam par svarīgākām par Dievu, par Jēzu Kristu. Var sakot, kā evaņģēlijā teikts, kas tic dēlam, Jēzum Kristum, tam ir mūžīgā dzīvība. Ja? Skaidri un gaiši. Jā. Un pastarā diena, Kristus otrā atnākšana, jau otrajā ticības artikulā, ja viņa atnākšana ir pieminēta. Un šeit varbūt tajā kontekstā, kas notiek ar ticīga cilvēka dvēseli un miesu, svētais gars, protams, tur darbosies, kā arī visur citur, uzmodinot mirušos, ja? Un ticīga cilvēka miesa ar dvēseli atkal savienosies un ar Kristu mūžīgā priekā, godā būs un dzīvos. Un Dievs tevi ir aicinājis. Ja? Šeit, šajā dzīvē, šajā konkrētajā laikā, kurā tu dzīvo, un apgaismojis, svētījis vai ne, devis tev īstu patiesu ticību uz Jēzu Kristu, caur svētā gara, ja, aicinājumu un darbību pie tevis. Un tātad tu vari būt pārliecināts, ka Dievs tevi ir izredzējis, Dievs tevi ir par savu bērnu darījis, svētā. Lai tu šajā pulkā arī ar daudziem citiem ticīgajiem glābies no ļaunā un atgriezies. Jā, pabeidz. Vai – 25. decembrī, kad dievkalpojumā svinēt kristību liturģiju un arī iesvētīt tos, kas grib šo ceļu iet, par kuru mēs tagad pamatā runājam un kurā es arī ievadu katru no jums ticības pamat patiesībās un virzienā. Protams, mēs varam sazvanīties šīs lietas, varbūt kaut kādas praktiskās puses atrunājot, bet 25. decembris būtu tā diena, Kristus piedzimšanas svētki,
Pirmdiena šogad tā iekrīt. Bet brīvdiena, protams, 24. vakarā svētvakars svinēsim Krustpils baznīciņā. Un tad otrā dienā, kā citus gadus, arī 25. decembrī arī mums ir Kristus piedzimšanas pašu svētku dievkalpojums. Nu, un tad 11. kā svētdienas laikā šis dievkalpojums ir. Nu, tad arī mēs sazinamies, jā. Tad, kad jūs gatavojaties, droši zvaniet vai runāsim, vai kā citādi satikties varam. Bet šovakar tad noslēgsim ar lūkšanu. Mēs pateicamies Tev, mīļais debes Tēvs, par to ticību, kura īsos vārdos ir apustuļu mums dota, paskaidrota, un arī mazliet plašāk mazajā katehismā, kristīgā mācībā. Mēs lūdzamies vadi mūs par šo gaismas ceļu, ko Tu esi atklājis saviem ticīgajiem. Dodi, Kungs, mums bagātīgi savu svēto garu, lai tas mūs vada pie pestītāja, un no visiem grēkiem, lai mēs kļūstam brīvi, atpestīti, Tev ticēt, Tev sekot, Tevi mīlēt pār visām lietām un cits citu. Un tā arī daudziem dodot šo liecību un arī no tās vēlmi kļūt par kristiešiem. Dodi, Kungs, mums savu žēlastību, arī izturēt visus pārbaudījumus, visas cīņas pret grēkiem, pret kārdinājumiem, sevišķi pret tiem, kas mūsos pašos rosās un pretendē būt mūsu griba, mūsu vēlēšanās. Bet, Kungs, māci mums tos atšķirt. Māci mums atšķirt kārdināšanas no Dieva pavēlēm un aicinājumu. Tad mēs skaidri tos atšķieruši, arī skaidri zinām, kuram sekot un kuram arī stāvēt pretī, jo ik viens kārdinātājs vienmēr mūs ar varu kārdina un vienmēr savu grib panākt, lai mēs to pieņemam. Palīdzi, Kungs, mums to atšķirt un pasargi mūs savā visspēcībā un visvarenībā, no visām tām mazākajām varām, kuras priekš mums cilvēkiem ir lielas un nepārvaramas dažkārt, bet ne Tava vara. Viņi tai nespēj stāties pretī. Tāpēc, Kungs, dodi mums savu žēlastību un Tavu vārdu piesaukt un izglābties katrā caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Tagad arī šī vakarā lūdzamies Tavu svētību un pasargāšanu pie nakts miera, kad dodamies miesai dvēselē. Visu Tavā rokā nododam, lai Tavs svētais eņģelis mums stāv klāt, ļaunajam ienaidniekam nav varas pār mums. Amen. Tevi svētī un pasargā visspēcīgais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Amen.